lai veicinātu starptautisku sadarbību izglītības jomā, kā arī stiprinātu īpašas draudzības saites starp Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju un Vetīnes burgģimnāziju Vācijā, jau vairākus gadus tiek īstenots sadarbības projekts, kurš šogad Alūksnē viesojas 15 skolēni no Vetīnes burgģimnāzijas. Tas stāsts, kāpēc tik ļoti īpaši mums ir sadarboties ar šo skolu no Vācijas, tāpēc, ka Vetīnā ir dzimis Ernsts Gliks, savukārt mēs esam skola, kura ir nosaukta Ernsta Glika vārdā. Un, kā zināms, Ernsts Gliks bija tas cilvēks, kurš atvēra pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem. Un Ernsta Glika tieši skolas un īpaši Alūksnes apkaimes skolas bija pirmās skolas, kuras arī bija kā paraugs pārējām Latvijas skolām. Nedēļas laikā, ko jaunieši pavada Latvijā, ir patiesi plaša programma. Ielūkojāmies praktiskajā nodarbībā pie vietējā koka amatu meistara Harija Stradiņa, kā arī bijām klātesoši Bānīša stacijas industriālā mantojuma izzināšanā. Attiecīgi, dažādas mācību un kultūras aktivitātes, gan tiek gūtas jaunas zināšanas un iespaidi par Latviju. Mēs bijām vairākos muzejos, bijām ekskursijā pa Alūksni ģimnāziju. Šī nav mana pirmā reize viesojoties Alūksnē. Biju šeit arī pirms 2 gadiem. Manuprāt, šī ir brīnišķīga vieta. Mēs esam piedzīvojuši tik daudz, tikšanās ar meistaru un darbošanās ar koku. Skola, kas, manuprāt, ir daudz skaistāka par mūsējo. Vetīnes burgģimnāzijas pedagogs Kristiāns Kvinks stāsta par šī projekta nozīmi ne tikai izglītības procesā, bet arī plašākā starpkultūru un sabiedriskās izaugsmes kontekstā. Ir ļoti svarīgi jauniešiem no Vācijas, Latvijas un patiesībā visas Eiropas apzināties, cik svarīgi ir sadarboties, veidot un noturēt draudzības, kā arī izzināt mūsu kopīgās vērtības. Svarīgi piebilst, ka šie projekti arī stiprina saiknes starp valstīm un ģimenēm, sniedzot iespēju iepazīt ne tikai citu kultūru paradumus, bet arī cilvēkus, viņu vērtības, ikdienu un pasaules skatījumu. Ir ļoti, ļoti interesanti, tīpaši, ja pieņem kādu vai tu paliec pie kāda, kā tagad man ir tas pats jaunietis, pie kuras paliku pagājušajā gadā Vācijā. Mēs jau sadraudzējāmies, es esmu atradusi jaunu draugu. Mēs atradām kopīgas intereses un var sajust to atšķirību. Mēs esam latvieši, mēs esam savādāki cilvēki, viņiem atkal ir kaut kādi savi tie knifiņi, kā viņi uzvedās. Mēs cenšamies viņus izklaidē parādīt, ka arī šī valsts ir ļoti skaista, ka tie ir interesanti, ka cilvēki ir ļoti laipni un pretim nākoši. Es ļoti, ļoti lielu paldies gribētu teikt visām mūsu skolas ģimenēm, kuras ir gatavas un labprāt uzņem nedēļu gadā šos viesskolēnus pie mums, jo mēs zinām, ka ne visi vienmēr un ne visiem ir iespējas to izdarīt, bet tie, kas to var, tie labprāt uzņem savās ģimenēs. Un man šķiet, ka tas atkal ir ieguvums ne tikai konkrēti skolai, bet varbūt tādā arī vietējās kopienas mērogā. Šis noteikti nav pēdējais šāda veida projekts. Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija turpina aktīvi iesaistīties starptautiskās izglītības iniciatīvās. Jau nākamnedēļ gaidāma nākamā jaunā pieredze dodoties uz Čehiju.